Manās rokās ir nonācis Sportland magazīna Ziema 2016 žurnāls, un tagad paskatīsimies, kas tur ir iekšā. Jau pašā žurnāla sākumā interesants raksts par ralliju Liepāja, kurš būs jau 2016. gada 6. februārī, un tiešraidē viņu skatās miljoni cilvēku. Nākamais raksts, kur es izlasīju ar milzīgu interesi un likās, ka varētu lasīt vēl un kāpēc šai intervijai tik ātri ir jābeidzās. Tas bija raksts par Porziņu, kur runāja viņa ģimene. Un izlasīju gan par viņa brāļiem, gan māmu un tēti. Ļoti interesanti. Nākamais, par ko noteikti būs sajūsmā visi basketbola fani, ir Eirobasket 2015. Un noteikti jāpiemina, ka teksta autors ir Guntis Keisels. Nevaru nesmaidīt, jo varu ieraudzīt pati sevi. Un šis ir ļoti garšīgs un skaists uzskats materiāls par to, kā pagatavot vienkāršu čempionu ēdienus Mārija Ansona vadībā. Saruna ar Egonu Reiteru par viņa dzīves 1000 jūdzēm un gatavošanos, lai dotos ceļā. Lieliska bilde. Tālāk žurnālā ir par skriešanu un uzreiz pēc tam pārējām pie fitnesa tēmas, kur ir par to, kā pārlaist ziemu un par kustības brīvību interesanti palasīt, kur ir rakstīts gan, kā izvēlēties apģērbu, par sporta krūšturiem un citām interesantām, un ne tikai interesantām, bet arī svarīgām lietām. Šeit raksts par bērnu fiziskās audzināšanas problēmām Latvijā, ļoti aktuāla tēma, un tiešām ir vērts izlasīt visām mamām, tētiem, skolotājiem un citiem, kuriem interesē mūsu bērnu nākotne un labklājība. Šeit intervija ar Kasparu Stupeli. Man ļoti patika, un šeit ir vairāk rakstīts nevis par to, kā viņš cīnās vaigas viedros dubļos, bet par to, kā viņam veicās uz slēpēm. Man sajūta ir ļoti laba, tas ir liels prieks redzēt sevi Sportland žurnālā uz vāka un apzināties, ka es esmu starp labākajiem. Sportists, ģimene un jaunas draudzības un piedzīvojuma sākums. Manuprāt, tas ir Sportland.